Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot Vēju komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai... Fināls spēlēs Portlandu 15 grupā. Tūlīt tiksies Ķēzermeža un Valmieras komandas. Par spēli jums stāstīs Mārtiņš Dombrovskis un Gunārs Gailītis. Esiet sveicināti! Šīs spēles tiesneši Kaspars Rudlaps un Elvis Čoders. Pastīsimies, kā veiksies šī cīņa. Cerēsim, ka viņa būs krietni interesantāk kā cīņa par bronzu. Tad Daugavas sportnāms varētu teikt pārbrauc pāri basketbola skolai Rīga. Ja, šeit noteikti vajadzētu emocijām būt krietni lielākām, man atdevēja krietni lielākai. Jo iepriekšējās cīņas tika uzvarētas atšķirībā no iepriekšējās spēles dalībniekiem. Es domāju, ka būs ļoti interesanta spēle, jo komandu visas trīs šīs sezonas savstarpējās spēles ir bijušas ļoti līdzīgas. Un arī jau šeit Ograi apakšgrupu turnīrā Valmieras komanda uzvarēja Ķēzermežu par 3 punktiem. Uzreiz iepazīstināsim arī komandas treneriem. Valmieras komandu vada Roberts Zēle, bet Ķēzermežu pie stūris Jānis Butāns. Un šodien, kā redzam, dominē zaļi baltās krāsas, valmierieši baltos formas tērpos. Un arī atklāja rezultātu Ķēzermežu ierastajos zaļajos. Redzam, ka spēles rezultātu atklāja Valmieras komanda un tās viennozīmīgais līderis Andrijs Miška ar spēku iespied iekšā postā savu pretspēlētāju un ar pusāķu metienu guva 2 grozus. Un uzreiz ir arī pirmā piezīme. Tā arī ir Valmieras komandai un to saņem 15. numurs Valters Veibers. Un kamēr spēle vēl nav uzņēmusi apgrieziens, pastāstīšu, kā komandām klājies regulārā turnīrā. Tur valmierieši finišēja 2. vietā, mēs 3. vietā, bet Ķēzermeža bija 2. un apakšgrupu turnīrā. Kā jau es minēju, Valmiera uzvarēja savstarpējā spēlē, uzvarēja apakšgrupu un pusfinālā dramatiskā cīņa uzvarēja basketbola skolu Rīga, savukārt Ķēzermeža sensacionāli varētu teikt izsit galvenos favorītus Daugavas Sportanam. Un tādēļ no komandām pirmo reizi X kārtas apgūst zelta medaļas, jo šajā vecuma grupā ne Valmieras, ne Ķēzermeža komandai nekad vēl nav izdevies spēlēt finālā. Tikmēr Miška vēlreiz ir precīzs no groza apakšas. Tikmēr iepazīstināsim jūs ar komandas sākuma sastāviem. Ķēzermežam ar 5. numuru spēli sāk Gins Zomerfelds, ar 19. Aleks Semsiņš, 27. ir Jūris Petersons, 33. Kristofers Jankovskis un numur 90 Aivars Dambis. Un Valmiera sāk spēli sekojošā sastāvā numur 1 Toms Rība, numur 7 Andrijs Miška, numur 15 Valters Veibers, numur 22 ir Rainers Hermanovskis un numur 27 ir Ojārs Bēziņš. Komandas ir apmainījušies ar 2 precīziem metieniem. Rezultāts 4-4. Redzējām, ka Valmieras komanda mēģina iespēlēt savam garākiem spēlētājiem Miškam uz groza apakšu. Pēdējā uzbrukumā, kad tas neizdevās, bet arī Ķēzermežs neizmanto savu iespēju un Valmierai ir atkal iespēja pārņemt vadību. Un atkal Valmieras komanda mērķtiecīgi meklējot Mišku groza apakšā, to arī izdara. Bumba labi nopastās pa perimetru, Miška turpina nepārtrauc prasīt bumbu postā un sagaida savu iespēju, kad viņš to var saņemt un gūt 2 vieglus grozus no apakšas bez pretestības. Un Ķēzermežs atbild ar precīzi 3 punktu metienu.
Jāatgādina, ka fināla turnīrā spēles, kas risinājās vakar un aizvakar, tika aizvadīts 4x8 minūtēm, tad kopējais spēles laiks 32, bet fināls lielais un cīņas par vietām šodien 4x10. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka Valmieras komandai ļoti izteikts ir īsts rezervis soliņš, teiksim tā, spēlētāji, ar kuriem operē Roberts Zēle. Spēlēs pēdējās 3 ļoti svarīgajās fināla turnīrā vēl tika izmantot tikai 6-7 spēlētāji un arī uz maiņu nākušie ļoti minimālu spēles laiku. Nu, redzam, ka komandas šo spēli ir sākuši ļoti apņēmīgi, ar lielu enerģijas līmeni un ar lielu pārliecību. Kādam finālām vajadzētu arī būt? Nu, bieži vien finālos ir tāda neliela mandrāža, tā teikt, un spēlētāju rokas sevi spēles sākumā ir nedaudz sasaistīts. Bet nu šeit redzam, ka treneri ir izdarījuši labu darbu, arī puiši ir sakārtojuši savus galus un ir gatavi mesties kārtīgā cīņā. Un pagaidām noteikti uzbrukums dominē par aizsardzību. Un valmierieši jau pamanījušies 4 minūtēs gūt 13 punktus. Ķēzarmežam pagaidām gan ir izdevies gūt tikai 4 punktus. Bet redzam, ka ko viņi iespējas tālāk. Un vēl viens metiens no tālāk distances, un tas ir precīzs ir Gins Zomerfelds. Nu, redzēsim, cik ilgi turpināsies šāda uguņošana, jo noteikti viss cīņas gaitā neturpināsies, tad jau būs abas komandas pārsniegs 100 punktu robežu. Mārtiņ, tu nedaudz kļūdies iepriekš rezultātu. Mūsu vietām tas nav tik labi redzams. Šobrīd rezultāts 13-12 un pirmā ceturdaļa tevi pusē. Nu, paldies par labojumu, tev ir taisnība. No mūsu pozīcijām statistiski vēl nav tik pakārtākais. Bet tikmēr Andrijs Miška turpina demolēt Ķēzarmeža grozu apakšu. Un pirmais minūtes pārākums Ķēzarmeža komandai mums reklāmā. 9-4. Mani sauc Jānis Strelnieks, un es spēlēju Latvijas izlasē. Ilgi un smagi treniņi ir mana ikdiena. Tomēr katrs treniņš man pietuvina izvirzītajiem mērķiem. Izjūti manu ritmu. Izteiksmīgs dizains. Izteikta ietilpība. Škoda Rapid Spaceback. Tu tiksi pamanīts. Škoda. Simply clever. Pārraukumu. Paskatīsimies, kas būs mainījies cīņas gaitā. Un šeit tiek bloķēts metiens 12 sekundes. Andrijs Miška redzam, ka darbojās ne tikai teicam uzbrukumā, bet arī aizsardzībā dod lielu pienesumu komandai. Un skatīsimies, vai izdosies gūt vēl vienu tālmetienu, tomēr bumba negribīgi izlec ārpus groza un Valmieras komanda. Roberts Zēle rāda, kad jādodas uzbrukumā, tomēr pilns saspēles vadītājs nomierina visu un nolēma spēlēt pozicionāli. Paskatoties uz komandas soliņiem, varam redzēt, ka arī treneru darba stils ir krasi atšķirīgs. Ja Valmieras treneris Roberts Zēle visu laiku kājās, visu laiku saka priekšā saviem spēlētājiem, ko būtu nepieciešams izdarīt un kā to darīt labāk, tad Ķēzarmeža treneris Butāns šobrīd ir apsēdies. Jā, redzam, ka nedaudz viņš tomēr kaut ko mēģina pieregulēt, bet krietni mierīgāk vada savu komandu. Nu šeit tālmetiens netrāpīs Stīpai, kā rāda tiesneši un bumba paliek Ķēzarmeža komandai 10 sekundes uzbrukumā. Ilgstoši neizdodas izmest galautu, beigās izdodas neliela panika, uzbrukuma laiks turpina ritēt un viss beidzas ar to, ka
Valmieras spēlētājs labi iestājas ceļā un izprovocē uz nostaigātu. Redzēsim, cik ilgi šās te uzbrukuma basketbols turpināsies, cik ilgi komandas būs spējīgas, būt veiksmīgas. Īpaši aktuāli tas noteikti ir par Valmieru. Tas ir tieši saistīts ar komandas īsto soliņu. Puiši spēlēs garas minūtes, enerģijas līmenis kritīsies. Redzēsim, kāds būs sekmes ar metieniem no spēles. Ķeizermeša komandā jau pirmā maiņa, 4 minūtes līdz pirmās ceturtdaļas beigām. Miška un jau 10 punkti viņi rēķinā. Šeit arī sanāk neliels tāds tā kā duelis. Valmieras pusē tas ir Andrijs Miška, kuram jau ir 10 punkti. Tad Ķeizermeša pusē tas ir Zomerfelds, kuram šobrīd arī ir 8 punkti. Timā Imsiņš iemet tālmetienu un joprojām turpina saglabāt rezultātu līdzīgu. Valmierieši tomēr saglabā šo bumbu 10 sekundes turpumā jādomā par metienu un ļoti labi. Tas izdodās 22. numurā Rainaram Germanovskim, kurš vakar kļuva par uzvaras metienu autoru pusfinālā par B3 pēdējās sekundēs. Redzam, ka Ķeizermeša savu uzbrukumu veido no perimetra. Sākuma novietojums varētu teikt ir visi 5 spēlētāji atrodās laukuma perimetrā. Un tad ar caurgājieniem tiek mēģināts sāsināt spēli un sameklēt brīvos partnerus. Miška ir saņēmis savu neierastā vietā, bet 3 punktu līnijas saspēle tālāk un diezgan nepamatots metiens garais spēlētājs atradās pie 3 punktu līnijas un nebija īsti arī, kas pacīnās par bumbu un metiens arī atcietās tikai pret vairumu. Un šeit viens no spēles tiesnešiem fiksē pārkāpumu par bloķēšanu un gala auts Ķeizermeša komandai. Ķeizermešs turpina iesaistīt jaunas spēkus laukumā, tikmēr, kā es iepriekš pieminēju, Valmieras komandas trenerim ir limitētas maiņas un laukumā vai arī daudz spēlētāji, bet viņi ir gadu jaunāki vai pat 2 gadus jaunāki un spēlē ļoti maz šajā fināla turnīrā. Un precīzi 3 punktu metiens Ķeizermeša komandai, kas padodas 20. numuram Kārlim Krūmiņam. 2,5 minūtes mums jāspēlē. Rezultāts joprojām saglabājās līdzvērtīgs, kas mums sola arī sīvu cīņu turpinājumā. Šeit noteikuma pārkāpums un paskatīsimies, ko būs, kāda gala auta izspēlēs valmierieši. Šobrīd viss liecina, ka šī cīņa būs krietni saistošāka un krietni aizraujošāka nekā tā bija cīņa par bronzu. Tai cīņai pavisam cita vērtība. Šeit arī izskatās, ka vairāk dominē uzbrukums, spēlētāji daudz uzbruk grozam, mētieni ir daudz pārdomātāk un arī aizsardzība notika agresīva, varbūt kā bija DSM komandai. Redzam, Andrijs Miška ievada ātro pārēju, neizdodot gan realizēt ātru uzbrukumu. Un Valmieras komanda spēlēs pozicionāli un atkal tiek izpildīts 3 punktu metiens, kurš šoreiz ir neprecīzi. Aivars Dāms ievad savas komandas uzbrukumu. Visi uztais viņam tuneli sarka no paklāja, un viņš aiziet līdz groza apakšai. Un Robertam Zēlēm jāņem minūtes pārtraukums, bet mums reklāmas pauze. Auto ikdienai ar turbo spēku. Škoda Octavia RS ar 220 zirgspēkiem. Škoda. Simply clever. Un pēc minūtes pārtraukuma cīņa atsākusies 19-19. Pēdējā aizsardzība, kur
Valmieras komanda pajuka kā kārš namiņš. Treneris Roberts Zēle nolēma ņemt minūtes pārtraukumu un arī pēdējā uzbrukuma neizdevās kā cerēt, jo Miška netika līdz bumbai. Uzbrukumi bija diezgan vienveidīgi un sasteigti. Redzam, ka šī ceturdaļā, šī mačā ir nospēlēt gandrīz 9 minūtes, un Valmieras komanda joprojām nav izdarījusi nevienu spēlētāju maiņu. Kā jau iepriekš mēs ar Gunāru minējām, Valmierai krietni limitēts spēlētāju resursi, kas var iesaistīties cīņā un būt reāli noderīgi. Šeit redzējām, Andrijam Miškam nāca pa 2 virsū. Neizdevās izmantot šo situāciju. Valmieras komandai, ka viens spēlētājs bija brīvs. Ķēzermešs joprojām turpina ik un minūtei 2 izdarīt pa kādai maiņai. Gaidīsim, kad arī Roberts Zēle ieviesīs kādas pārmaiņas komandas sastāvā. Atzīst, ka Miška ļoti gudri nospēlēja. Saņemot bumbu postā, nesāk uzreiz driblēt, kas bieži vien garajiem spēlētājiem raksturīgi kļūt. Pacietīgi sagaidīja, paskatījās, ko darīs aizsardzība, un ieraugot, ka viņam nāk pa 2 virsū, sameklēja brīvo spēlētāju. Valmieriešiem izdodas realizēt tālmetienu, atgūt vadību, bet katrai komandai visticamāk pa vienam uzbrukumam 30 sekundes pirmās ceturtdaļas beigām. Miškam vēl viena atlēcošā bumba, šoreiz aizsardzībā, un Valmieras komanda jau dodās uzbrukumā. Un vēl viena kļūda, šoreiz kļūdās Ojārs Bērziņš un iespēja Ķeizermežam ātrai pārējai. 90. numurs Aivars Dāmas ar kreislo roku skaisti nāk bumbu grozā, bet atslēja vienu uzbrukumu laiku arī Valmierai. Valmierieši paši kļūdās un pirmā ceturtdaļa noslēgusies 22-23 pa labu Ķeizermežam. Pārtraukums. Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot Vērt komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai... Un esam atpakaļ Ogrē. Sportland U15 fināla spēlē Ķeizermešs Valmiera. Tūlīt sāksies otrā ceturtdaļa. Ķeizermešs komandai vispār šis būs pirmās medaļas iepriekšējos gados komandai. Ne tuvu neizdevās pacīnīties pa cēlmetāliem. Pirms 2 gadiem sastāviet. Pērkons finišēja sastā, pirms 2 gadiem 11. Bet pārmaiņas ir tādas, ka komandai pievienojušies uzreiz 3 spēlētāji no Ventspils, Sēsim un Juglu Vērt komandas, kas spēlē būtisku lomu. Tikmēr te emocijas izdā augstu vilni, jo tiesnesis fiksēs noteikumu pārbraukumu uzbrukumā. Treneris Roberts Zēle te aizskrien līdz sekretariāta soliņam, lai mēģinātu pierādīt, ka tomēr sots uzbrukumā nebija. Redzam vēl viena atšķirība starp šo spēli un iepriekšējo maču. Vēl iepriekšējā spēle bija tāda, kur tiesneši varētu pat šķīt, ka dažbrīd iemiks. Nebija pretenzija ne spēlētājiem, ne treneriem pret viņu darbību. Tad šeit, jau gandrīz pašā mača sākumā, treneris Roberts Zēle liek manīt, ka viņš īsti nav apmierināts ar soļu darbību. Arī šobrīd pēc izskatījās, ka viņš neapmierināts, bet Ķeizermešs komanda arī uzreiz fireplay nospēlē pēdiņās, protams, un atdod atpakaļ. Pēc pirmās ceturtdaļas noteikti ir jāatzīmē Andrija Miškas sniegums. Guvis 10 punktus un metienos no spēles ir 5 no 5. Tātad nevienu reizi nav aizmetis garām. Tāpēc viņam arī 6 atvērtošās bumbas. Paskatīsimies, cik ilgi viņam pietiks
resursus, lai izturētu, jo visi pirmo ceturtajā ķēzermeši spēlē bez maiņām, un viņam ir pielikt īpaši apsardz, aizsardzībā sākot no centra līnijas, neviens elpas vilciens viņam nenāk viegli. Jā, bet nedaudz pārsteidzoši, ka ķēzermeša komanda nevienā no šīm situācijām nemēģināja pārkāpt noteikumus pret Mišku un pārbaudīt viņa precizitāti no soda metiena līnijas, jo soda metiens viņš tā arī nav mērķis, un ķēzermeša komandai pirmajā ceturtdaļā bija tikai 3 piezīmes. Gintam Zomerfeldam tālmetiens un 4 punktu pārsvars ķēzermeša komandai. Miška 2+1 un pārbaudīsim, ko viņš spēj. Šoreiz viņam būs iespēja pārliecināt ķēzermeša komandu, ka viņš ir precīzi arī varbūt precīzi no soda metiena līnijas, bet tas noteikti nav tas veids, kā treneris Butāns gribēja par to pārliecināties. Tikmēr Roberts Zēle beidzot izdara spēlētāju maiņu. Un Mišs pastīsimies, vai būs precīzs no soda līnijas. Viņš ir precīzs. Pagaidām Miška nav kļūdījies metienos. Ir 100% precizitāte no visām pozīcijām. Ķēzermeša komanda visu laiku joprojām turpina spēlēt no perimetra. Viņiem nav tādi garie postu spēlētāji, kuriem varētu mēģināt iedot uz apakšu un nospēlēt ar muguru pret grozu. Tā kā visu uzbrukumu notiek faktiski pēc caurgājieniem. Ar Mišku turpina sekt pa 2. Viņš veiksmīgi izmet ārā, bet tālmetiens šoreiz neprecīzs. Ķēzermeša komanda atkal dodās savā uzbrukumā. Redzam, kā Evars Dāmas individuāli ļoti spēcīgs spēlētājs. Viņš katru reizi, kā viņš nonāk pie bumbas, savu pretspēlētāju viņš atspēlē un tiek līdz labai metienu pozīcijai. Valmieras komanda tikmēr pēc neprecīza metiena izcīna bumbu uzbrukumā. Un 22. numurs Reiners Hermanovskis gūst 2 punktus no groza apakšas. Joprojām turpinās līdzvērtīga spēkošanās. Viena komanda pārņem nedaudz iniciatīvu, pēc tam pretinieki atbild ar to pašu. Tā kā domājams, ka satieks 2 labākās komandas šobrīd. Noteikti. Šobrīd laukumā komandas arī to demonstrē. Redzam lielākās atšķirības. Ja ķēzermeši uzreiz var veikt 3 spēlētāju maiņu, tad Valmieras komandas treneris Zēle turpina mainīt. Gandrīz kā futbolā. Paretam mēģina mainīt spēlētājus pa vienam, jā. Skatīsimies, cik ilgi izturēs šo te spēlētāju bez maiņām. Arī piezīme nasta agri vai vēl visticamāk sāk skrāties Dāmas, tikmēr izmēģina roku no tālās distances, diezgan sarežģīts metiens un diezgan likumsakarīgi, ka tas arī lido grozam seicam. Šķiet, ka Dāmas ir nedaudz aizrāvies ar šo te uzņemšanos uz sevi. Vairāk vajadzētu iesaistīt komandas biedrus. Jo iepriekš komandas biedri labi parādīja, ka ir līdzvērtīgs soliņš, vairāk labi spēlētāji, kur individuāli spēcīgi var apmēģināt apspēlēt viens uz vienu. Un redzam, agresīvā spēle pret Mišku nes augļus. Un ķēzermeša komanda pārķer bumbu, kuru gan nespēja pārvērst 2 punktos un pavisam no vienkāršas situācijas aizmet garām. Arī šeit no groza apakšas prasījās 2 punktus, neizdevās gūt. Valmierieši mēģina izveidot ātru pretiecienu, tas neizdodās. Miška palicis ar mazāk spēlētāju, tomēr augstu prasa bumbu, tomēr nesaņem. Miška turpina būt ļoti produktīvs. Nospēlētās 13,5 minūtēs ir 13 punkti un 7 atlēcošās bumbas. Noteikti ļoti nozīmīgs faktors šī spēlē būs tas, kā Valmieras komanda spējas izvairīties no piezīmēm. Pagaidām tas izdodās visnotaļ veiksmīgi. 13, jau gandrīz 14 nospēlētās minūtēs, nopelnījuši tikai 4 komandu piezīmes. Te ir nospēlēts 4 minūtes otrajā ceturdaļā, un redzam, ka pēdējie uzbrukumi abām komandām bijuši neveiksmīgi. Tā kā pamazām arī sāk piezakties nogurums. Starta enerģija ir pazudusi un arī punkti krājās jau krietni lēnāk. Arī aizsardzībā spēlētāji ir nedaudz sapratuši, gan spēlētāji, gan treneri, ko darīs pretinieki. Viennozīmīgs noteikumu pārkāpums, labi Miška sameklē kontaktu ar augumā krietni mazāko Aleksu Remsiņu un viņam piezīmi. Un kārtējā spēlētāja maiņa ķēzermeša komandam. Un Aivars Dāmas dodas nedaudz atpūsties. Varbūt pēc pauzītes atgriežoties laukumā, viņš būs
krietni veiksmīgāk savās individuālajās darbībās. Mišks atkal saņem groza tuvumā bumbu un turpina uzbrukt grozām nekļūdīgi. 2+1. Redzam, ka Ķēzermeša komanda varētu spēlēt krietni gudrāk un krietni veiksmīgāk pret Andriju. Otrā situācija, kad Miška iemet 2 punktus ar sodu, pirmajā izdevās saucamais 3 punktu gājiens. Redzēsim, vai tas izdosies arī šoreiz. Arī šoreiz izdodās, tā kā no iepriekšējās spēles šis grozs savu burvju spējas, kad sodu metiens nevarēja iemest, ir pazaudējis un viss ir kārtībā. Redzam, Miškam jau 16 punkti. 16 punkti, nospēlētās 14,5 minūtēs. Šeit noteikuma pārkāpums. Nemanot jau ir otrā ceturtdaļa pusē. 4 punktu pārsvars Valmierē. Ķēzermežam iespēja no sodu metiena līnijas rezultātu starpības sadeldēt. Redzam, ka treneris Butāns pasauc pie sevis Gintu Zomerfeldu, lai dotu viņam kādus norādījumus, kā veiksmīgāk vai nu uzlauzt Valmieras aizsardzību, vai atturēt Valmieras uzbrukumu. Pieminējuši, ka šajās dienās notiek arī vēl Vetful LJBL turnīrā 3 fināla turnīri. Interesanti ir Ādežos, kur 12 mini-grupas sacenšās, un tur finālā diezgan negaidīts komandas satikušās. Negaidīts varbūt viena Reizeknas Ezerzem un arī Ķēzermešs. Tā kā pagājušajā gadā Ķēzermešs izcīnīja 1 bronzas medaļu jaunas līgā. Tas bija U12 grupā, šogad jau 2 fināli un iespējams arī pirmajā nedēļas nogalē tik pie 2 zelta medaļām. Redzam, ka Ķēzermeša komanda ir sākusi spēlēt ar sadarbībā. Ir kaut kāda papildus kustība, grozi apakšā, noskriešanas, un tas nes uzreiz savus rezultātus. Jo tiek gūti 3 punkti. Jurģis Petersons, kurš pērn spēlēja Cēsīs, aizved komandu līdz finālam. Šodien otrais mēģinājums tikt pie zelta. Varam redzēt, ka Cēsu pilsēta, Cēsu komanda un Cēsu treneri veic ļoti lielu pienesumu Latvijas jaunatnes basketbolam. No Cēsīm bieži vien uz lielākiem basketbola centriem, pārsvarā, protams, uz Rīgu, tiek sūtīti jaunie talantīgākie no spēlētājiem. Viņi ar varu netiek tur turēti, saprotot, ka Rīgā viņiem iespējas izaugt varētu būt krietni lielākas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jauniešiem nokļūt vidē, kur viņiem ir lielāka konkurētspēja. Nevis viņi ir pārliecinoši labākie un var visu atspēlēt ar vienu labo roku, bet mēģināt viņus attīstīt ar vien vairāk un spiest viņus apgūt kaut kādas jaunas lietas. 4:40 uz rezultātu tablo līdzsvars. Un paskatīsimies, ko spēlēs Valmieras komanda šajā uzbrukumā. Redzam, ka ir kaut kādas nesaprašanās noteikti par uzbrukumu laiku, un tiesneši mēģina precizēt, cik ir atlīdz. 7 sekundes ir palikušas Valmieras komandai, lai realizētu šo te uzbrukumu. Paskatīsimies, kā tas izdosies. Izdodās ar piespēli pretiniekam rokās, faktiski izprovocēja. Un Kristofers Jankovskis, kurš sezonas laikā pārnāca no Ventspils komandas uz Ķēzermešu, ir nadzīgākais un pārtver bumbu. Ķēzermeša komanda otrajā spēles ceturksnī ir krietni pielikusi aizsardzībā. Krietni agresīvāk viņi darbojās, sagaidot pretiniekus jau pie centra līnijas. Visticamāk, tas arī bija iemesls, kāpēc Ķēzermeša šogad aizvadīja super ceturdaļu pēdējo pret Daugavas Sportinam, pret galvenajiem turnīru favorītiem, kuri jau pirms neilga laika izcīnīja bronzas medaļas. Tikmēr Ķēzermeša arī ar šo agresīvu aizsardzību ir iekāpa otrā grāvī, savākuši ir piezīmi normu un šeit otrā galā uzsit piezīmi pret Mišku, kurš atkal var mest 2 sodu metienus. Tas nereti vien ir blakus efekts šeit agresīvai aizsardzībai, kad bieži vien tiek sasniegt piezīmi norma. Bet es domāju, ka Ķēzermeša komandai noteikti ir jāturpina tā arī spēlēt. Jo varbūt šobrīd tas nenesīs tik acīm redzamas dividendes, bet spēlējot vēl 20-24 minūtes, Valmieras komanda noteikti piekusīs un šīs te kļūdas
parādīsies arvien biežāk. 7 sekundes uzbrukumā 5 un atkal sots. Ķēzermeža komandā pagaidām ar piezīmēm, lai arī it kā daudz cilvēks, bet spēlētājiem piezīme problēma vēl nav. Viņiem ir daudz līdzvērtīgi spēlētāji, tikmēr minūtes pārtraukums. Mums ir reklāma. Auto ikdienai ar turbo spēku. Škoda Octavia RS ar 220 zirgspēkiem. Škoda. Simply clever. Un cīņa pēc minūtes pārtraukuma atsāksies ar Miškas 2 soda metieniem. Vēl 4 minūtes jāspēlē, un viņa kontā ir 17 punktu un 8 atlacošos bumbas, un arī jāpiezīmē, kas nav mazsvarīgi viena piezīme. Iepriekšējā mačā nedaudz pieskārāmies izlases tēmai. Atzīmējām, ka noteikti Žagars un Kuruts ir starp kandidātiem uz iekļūšanu izlasē. Tieši to pašu mēs varam teikt par šīs spēles dalībnieku Andriju Mišku, kurš, domāju, ne tikai ir kandidāts, bet trenera Gunta Enzeļa blociņā ir ierakstīts kā viens no potenciāliem pamatspēlētājiem. Juridis Pētersons ievada savas komandas uzbrukumu. Paskatīsimies, ko pēc minūtes pārtraukuma būs izdomājis treneris Butāns. Izdevās izmantot valmieriešu nesaprašanos aizsardzībā, bet neizdevās gūt 2 punktus, jo pirms tam bumba izšķruka no rokām. Šeit valmieris puiši nopietnas komunikācijas problēmas. Un pēc tam, kad Ķēzermeža spēlētāji sabloķējās savā starpā, valmierieši divatā izskrēja līdz uz termiņu. Andrijs Miška turpina demolēt Ķēzermeža grozu un atkal precīzi nogroza apakšu. Un viņa kontā ir 19 no komandas 37 punktiem. Tā kā varat izreikināt, cik pienesumu lielu punktu izteiksmē devuši pārējie komandas biedri. Kas man patīk šajā uzbrukumā, viņš saņēma bumbu tālu no groza un pirmā kustība bija uzreiz paskatījās, kur ir aizsargi, vai viņam uzreiz nenāks virsū pa 2. Un tad ar 2 dribliem tika līdz groza apakšai, un tas jau bija vairāk meistarības jautājums, un viņš būdams Krēls ar labo roku pēdījumu grozā. Tieši tā, kā jau iepriekš atzīmēja, Miška saņemot bumbu postā spēlē ļoti gudri. Nevis vienkārši sāk kurpties, bet vispirms pastāst, ko darīs aizsardzība, un tikai tad pieņem lēmumu, ko darīt. Vai nu atspēlēt, vai pašam uzbrukt grozam. Rainers Karmanovskis šeit nospēlē neveiksmīgi uzbrukumā, bet uzreiz pārkāp noteikums, paklausot trenera Zēles uzsaukumam no soliņa. Ķēzermežs uzsāk savu kārtējo uzbrukumu. Mēģina spēlēt uz groza apakšu, no kurienes viņiem neizdodas īsti gūt panākumu. Mazāk par 3 minūtēm palikuši pirmajā puslaikā. 5 punktu pārsvars valmieriešiem. Un atkal mēģina meklēt groza apakšā Mišku. Viņam pa 3 viņi ielēns, viņš atrod labu partneri un nopelna sev rezultatīvu piespēli. Un komandas biedrs iemet 3 punktus. Redzam, ka Miška varbūt nav fiziski tik ļoti nobriedzis. Un nākot pa 2 virsū, viņa stunda un grūsta visos iespējamos virzienos. Bet neskatoties uz to, viņš spēja ieraudzīt, atrast laukumā savu brīvo partneri, ne tikai ieraudzīt viņu, bet arī atdot precīzi piespēli. Roberts Zēle dod padomu spēlēt ilgāk. Uzbrukuma laiks ir nepielūdzams, jau palikuši 10 sekundes. Skatīsimies, ko valmieriešiem izdosies šeit izveidot. Neviens no spēlētājiem tā arī neuzbruk grozam, meklējot vēl labāku iespēju, kamēr atrod nonāk līdz brīdim, kad jāmet izmisuma metiens. Uzreiz atkal 14 sekundes, kurš strauji sāk sadilt.
Un atkal jāveic ātrs uzbrukums. Mišks saņem grozu tūmā un turpina būt neapturams. Mišks šodien tiešām ir neapturams. Saņēmis bumbu, jau atkal nāca palīdzību pa galu līniju. Pēc nelielas saskars, disbalansā viņš tāpatās iemanās gūt 2 punktus. Ja, turklāt ar visu uzbrukumu laiku beigas sirēm. Un pamazām Valmierieši jau ir iekrājuši 10 punktu pārsvaru. Minūte un 6 sekundes vēl palikuši līdz lieliem pārtraukumam. Redzam, ka Valmieras spēlētāji izrāda neapmierinātību ar soļu darbībām. Tiesnesis Elvis Čoderis nosilda piezīmi. Savukārt Rainers Hermanovskis īsti nepiekrīt, ka viņam varētu būt taisnība. Pirmais metiens no soda līnijas ir precīzs. Pastīsimies, kā Jurģim Petersonam veiksies otrajā mēģinājumā. Arī tas ir veiksmīgs. Un uzreiz Cēzarmeža spēlētāji jau atrod savus sacījumus un no gala līnijas mēģina traucēt ievadīt bumbu spēlē. Šeit Dāmas nedaudz atkāpjas, bet pārējie visi spēlētāji ir pieplakuši saviem aizsardzībiem. Cēzarmeža komanda aizsardzībā spēlē tādu visnotaļ neparaucīgu veidu. Viņi pie jebkuriem blokiem mainās. Un tas man diezgan daudz apgrūtina iespējas aiziet garām gājienus. Savukārt, ja spēj nogādāt bumbu grozu apakšai, tā viennozīmīgi ir priekšrocība. Miška šeit izskatās, ka neviens nevar aizsniegties. Viņš ir izstieps bumbu savās garajās lokās, un neviens no Cēzarmeža spēlētājiem līdz tā nevar nokļūt. Redzam, kad Miškam iepriekš savācot iepriekšējā aizsardzības atlēcošo bumbu, viņi varētu teikt nedaudz nokaitinās ar to, ka konstants no Cēzarmeža spēlētājiem viņiem kaut kur uzsita pa rokām. Tā diezgan ātri ar elkoni izvicinājās, lai neviens neiedomātos viņam nāk virsū. Šeit Valmierieši izspēlēja lieliski pēdējo uzbrukumu ar vairākām piespēlēm. Atkal atrada Mišku, un viņš bija precīzs no groza tūma, bet tik veiksmīgi, ja otrai ceturtdaļai nelielu rūgtumu piegāršu deva pēdējās sekundē faktiski pārkāptais noteikums uz tālmetienu līnijas. Zomerfeldam iespēja ir pietuvoties rezultātā. 1,8 sekundes palikušas, ko spēlēt. Jā, šis te pārkāpums noteikti bija pagalām nevajadzīgs. Spēlētājs jau uz metienu gāja labāk klauzautā, maksimāli apgrūtināja metienu, cik tas noteikuma robežās ir pieļaujams. Bet nevajadzīgi uzskrēja viņam virsū un tādējādi nopelnīja piezīmi. 46-37, tiksimies otrajā puslaikā. Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai... Mani sauc Jānis Strelnieks, un es spēlēju Latvijas izlasē. Ilgi un smagi treniņi ir mana ikdiena. Tomēr katrs treniņš man pietuvina izvirzītajiem mērķiem. Izjūtu manu ritmu. Izteiksmīgs dizains,
Izteikta ietilpība. Škoda Rapid Spaceback. Tu tiksi pamanīts. Skoda. Simply clever. Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. F komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot F komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai...
Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Bet komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot veikt komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai... Atgriežamies Ogres basketbola skolā, kur BEF Latvijas jaunas basketbola līgas Sportland U15 grupas fināla spēles otrais puslaiks starp Valmieru un Ķeizermeša komandām. Pirmajā puslaikā noteikti ir jāizceļ Valmieras līderis Andrijs Miška, kurš 19 minūtēs un 33 nospēlētajās sekundēs ir guvis 27 punktus, realizējot metienus no spēles 11, kā arī bijis precīzs 5 no 6 mēģinājumiem stājoties uz sodu līnijas. Savukārt otrais puslaiks mums sākās uzreiz ar tieši Miškas piezīmi, šoreiz piezīmi uzbrukumā. Un tā viņam jau ir trešā, tā kā sāk trauksmes zvanīt virs Valmieras komandas soliņu. Nu, skatīsimies, ko darīs Roberts Zeila. Viņš pirmajā puslaikā spēlē iesaistīja tikai 6 spēlētājus, no kuriem viens spēles laiks bija visnotaļ simbolisks 4 minūtes. Šeit vēl viens neveiksmīgs uzbrukums. Domāju, ka treneris Zeila īsti nevar atļauties ņemt Mišku uz ilgāku periodu nos no laukuma, jo tieši šis ir spēlētājs, ar kuru tiek veidots visas komandas uzbrukums. Un viņš arī ir neatsverams balsts aizsardzībā. Nu, redzēsim, ko būs treneris Butāns pārtraukuma izdomājis, lai izdarītu ar Mišku aizsardzībā. Un ļoti diezgan agresīvais Aivars Dāmbis beidzot tiek bez groza apakšē un būs 2 punktus. Viņi rēķināja jau 10 punktus šodokar. Šobrīd nospēlēt nedaudz vairāk kā minūti. Skatāmies, ka Valmieras komanda joprojām izspēlē vienu un tā pašu uzbrukumu, bet šoreiz Rainers Kermanovs ir precīzi no perimetra. Nu, tas bija ļoti kā svaigs elpas vilciens Valmieras komandai, jo otrais puslaiks bija iesācies nesevišķi veiksmīgi, un tas deva atkal pārliecību. Un šeit jābūt nostaigātam, ko arī tiesneši pamatot fiksēt. Kristofers Jankovskis šeit neveiksmīgi nospēlē un uzreiz arī tiek nomainīts. Skatīsimies, cik tālu Ķeizermeša komanda saka, cik augstu varētu teikt, tā sagaidīs savus pretspēlētājus. Tūši kā otrajā ceturdaļā jau pie centra līnijas viņi sagaida. Maksimāli agresīvi cenšas apgrūtināt Valmierai jebkuru darbību ar bumbu. 10 sekundes uzbrukumā Valmieras komandai. Jābūt ātram uzbrukumam. Skatīsimies, vai to izdosies izdarīt. Izdodas 1 sekundi vēl Ķeizermešam atgūt. Un turklāt bumba vismaz 5 metri tālāk no groza tiks ievadīta spēlē, kas vēl apgrūtinās cīņu. Miška tomēr saņem dodas pats uz grozu. Eurostets un 2 punkti. Redzam, cik daudzveidīgi ir tehniski sagatavots Miška. Mierīgi var no perimetra aiziet garām gājienu, izpildīt Eurostetu un vēlreiz būt precīzi. Jā, šādi 12 no 12 un Zomerfelds mēģinot uzsākt driblu nosteigā. Redzam, ka otrais puslaiks ir sācies tā nedaudz nervozi. Abas komandas pieļāvuši vairākas kļūdas un ar punktu gūšanu vairs nesekmējas tik raiti kā iepriekš. Ja, tagad izskatās, ka komandas vēl taustās, skatās, kas būs kā otrais puslaiks, kas būs pamainīts pārtraukumā. Šeit Miška uznāk pa 2 un neviens nepiesakts. Zem groza pirmais numurs Aleks Sābols raida bumbu grozā. Redzam, Miškam pat
trīs spēlētāji bija saskrējuši apkārt. Vienu roku viņam pieturot, vienu viņš spēja atbrīvot un atdeva ļoti precīzi piespēli partnerim, kur bija ieskrējis brīvajā vietā lauka groza apakšā. Ar 2 mēģinājumiem Ķēzermešs tā arī neizdodas. Ķēzermešs komandai neizdodas tikt līdz metienam. Līdz metienam izdodas tikt, bet neizdodas tikt līdz grozam un Valmieras komandas uzbrukums tiek apturēts. Maiņa Ķēzermeša komandai. Laukumā ar 33. numuru dodās Kristofers Jankovskis. Mišks tiek piespējas kļūdīties šeit to sāla līnijai sarknē bumbu un Ķēzermešs ar ātru pretriecienu izdara to, ko neizdodas izdarīt pozicionālā spēlē, gūt 2 punktus. Tas atkal ir Aivars Dambis, kurš ir uzbrukums Smailai. Un ir precīzi no groza apakšas. Es mēģinu pa 2 iet virsū, tas neizdodas. Ilgstoši saspēlējās Valmieras komanda, kas nebūtu īpaši prātīgi. 3-2, vienu un izmisuma metiens, bet Miška savāc atkal bumbu. Un Valmieras komandai atkal jāveido ātrs uzbrukums, jo 14 sekundes. Un atkal paskopojās par piespēli. Un 2 sodu metieni, ābolam piezīme. Diezgan neapdomīgs lēmums. Valmieras iepriekšējā uzbrukumā ielīst čupās starp 3 spēlētājiem. Uz to arī norādīja treneris Roberts Zēle. Nedaudz sarājot, tā varētu teikt, par šo muļķīgo avantūru. Jurģis Petersons turpina būt veiksmīgs no sodu metienu līnijas, realizējot pirmo. Un otrais ir garām Miška pie bumbas un šeit agresīviem Dambim tiesneši fiksē noteikumu pārkāpumu, bet Miškam kārtējā atlecošā bumba. Šoreiz tiesneši pamanīja, ka ar visām 4 Miška tiek turēts un maksimāli tiek mēģināts apgrūtināt jebkādu viņa darbību. Dāmas ir agresīvs, viņam ir 4 piezīmes, bet neskatoties uz to, viņš arī šeit turpina spēlēt agresīvu un teju vai pārņēru bumbu. Redzam, ka Valmierai izdodas ātri pārēju uzbrukumā, neizdodas realizēt ātro uzbrukumu un var to veidot pozicionāli. Miška izlaiž bumbu no rokām, tomēr tiesneši uzskata, ka paliek bumba Valmierai 9 sekundes uzbrukumā. Pastīsimies, uz ko tiks veidots uzbrukums. 5 sekundes, pēc individuālām darbībām pauze un avanturistisks metiens, un tas ir precīzi. Vajos beidzīs ir precīzi no tā metiena līnijas. No traks metiens, kas var Ķēzermeša komandai uzreiz tādu entuziasmu apslāpē. Uzreiz Valmierai atkal jaunu spēku, bet neizdodas šeit atgūt šos 3 punktus citam 27. numuram Jurģim Petersonam. Un vēl viens mēģinājums. Nedaudz pietrūkst šoreiz Ojāram Deviņam, lai viņš būtu pievērst pēc kārtas precīzi no tā metiena līnijas. Ja viņš būtu precīzi, es domāju, Valmieras soliņš eksplodētu. Es domāju, tad sekot minūtes pārtraukums no trenera Jāņa Butāna. Izskatās tāls 2 punktu metiens, nedaudz uzkāp uz līniju, bet tas ir neprecīzs un Valmiera var atkal doties kārtējā uzbrukumā, mēģināt nogādāt bumbu pie Miškas. Joprojām Valmiera saglabā savu diezgan komfortablu pārsvaru, bet visu laiku jāatcerās, ka komanda spēlē ar ļoti limitētu spēlētāju skaitu un vai viņi izturēs līdz galam. Šeit 3 punkti Karmanovskim, treneris Butāns, 1 minūtes pārtraukumu un pārtraukums arī mums. Mani sauc Jānis Strelnieks, un es spēlēju Latvijas izlasē. Ilgi un smagi treniņi ir mana ikdiena. Tomēr katrs treniņš man pietuvina izvirzītajiem mērķiem. Izjūti manu ritmu. Within a heart
Izteiksmīgs dizains. Izteikta ietilpība. Škoda Rapid Spaceback. Tu tiksi pamanīts. Skoda. Simply clever. Komandas devušās laukumā, bet varu jūs painformēt, ka U12 grupas fināla turnīrs noslēdzies Ādažos, un tur triumfējuši Ķeizermeša Sarkandaugavas komanda. Jā, tur puišiem ir gājis krietni veiksmīgāk nekā pagaidām iet U15 sportlāna grupā. Tur uzreiz pateikšu arī pie reizes, ka sudraba medaļas ir Reizeknis Ezerzemē, bet bronzas medaļas izcīnīja Ādažu spēlētāji. Redzam, ka šeit pirmo uzbrukumu Ķeizermeša izspēlē ļoti veiksmīgi, izdodās atrast spēlētāju brīvā pozīcijā, bet pieviļ metienu realizāciju. Jā, šādi metieni jāmet iekšā, rezultātu pārsvars ir 17 punkti. Nevar atļauties šādu izšķērdību no groza apakšu pēc perfekti uzzīmētas sadarbības mest garām. Kā jau Gunārs teica, kad trešajā ceturtdaļā ir jāspēlē 4 minūtes, rezultātu starpība jau ir sasniegusi 17 punktus. Jā, bet neskatoties uz šo te, varētu teikt, lielo starpību, spēles intensitāte ir ļoti augsta un abi komandas spēlētāji darbojās ar milzīgu enerģiju. Uz doto brīdi īpaši nekas neliecinātu, ka Ķeizermešam tagad izdotos lauzas spēles gaitu. Valmiera kontrolē notikums laukumā, spēlē sevi izdevīgā tempā, tiekot visu laiku pie labiem metieniem tomēr. Un tos realizējot. Tas pats svarīgākais, kas arī nes punktus un ļauj palielināt pārstāvu. Valmiera, ja sākumā spieda tikai uz Mišku, tad šobrīd viņi ir ļoti veiksmīgi sabalansējuši šo spēli starp spiedienu uz groza apakšu, kur Miška principā nepieviļ, un agresīviem caurgājieniem. Tāpat arī tiek vēl pielikt klāt metieni no perimetra, kas rezultātā dod plus 19. Tikmēr varam painformēt, ka Miška ir guvis 31 punktu un 13 atlicošās bumbas. Viņa rēķinā Ķeizermeša komanda visi kopā spējuši 42, un arī šis uzbrukums viņiem ir bijis neveiksmīgs. Varētu būt viena no spēles intrigām, vai Miška būs rezultatīvāks par Ķeizermeša komandu. Es domāju, vēl pārāk ir par to spriest, jo Ķeizermeša komanda tomēr vakardien aizvadīja perfekti 4. sadarbību pret Daugavas sporta klubu, un kāpēc lai viņi to neatkārtot arī šodien? Es domāju, mēs visi būtu tikai ieguvēji no tā. Visi varbūt izņemot Valmieras komandu un līdzjutēs. Noteikti visi Valmieras vecāki un atbalstītāji nebūtu sajūsmā par šādu te pavērsienu, bet no spriedzes ziņas noteikti būtu krietni interesantāk pavērot līdzīgu maču, kurš iet punkts punktā. Zomerfelds turpina neveiksmīgi Ķeizermeša komandas uzbrukumu, netrāpot pa stīpu. Par laimi komandai paliek bumba un 13 sekundžu uzbrukums. Skatīsimies, kādu sadarbību izveidos Ķeizermešs. Diezgan brīvi saņem Andris Aivars, atvainojos Dambs, bet metiens ir atkal neprecīzs viņam. 3 minūtes palikuši spēlēt trešajā ceturtdaļā. Valmierai viss rīt ļoti veiksmīgi. Pārsvars ir palielināts, piezīme norma nespiež. Un šeit arī Roberts Zēle Miškam no malas deva padomu neaiztikt, nemēģināt apturēt Dambi un tādējādi nepārkāpjot noteikumus un nesaņemt 4. piezīmi. Tieši tā, viņam jau šobrīd ir 3 piezīmes, kad vēl jāspēlē ir visi 4. ceturtdaļa un 2,5 minūtes 3. ceturtdaļā. Un šeit paskolpojās Valmieras spēlētājs, kuram bija uznākuši 2 aizsargi. Aleks Sābols varēja atbūt tālāk piespēli Miškam, būtu vēl kārtējā 2 punkti. Šoreiz 2 sodu metieni, kurus viņš realizēs, tad komanda būs ieguvēja. Vēl viena maiņa Ķeizermeša komandai. Ar 33. numuru laukumu atgriežas Kristofers Jankovskis. Bet tikmēr Valmieras komandas spēlētājs Reinis Rikvēls ir precīzs no sodu metienu līnijas. Salīdzinot ar iepriekšējo maču sodu metienu precizitāti, abām komandām ir krietni veiksmīgāk. Varbūt arī tāpēc, tas ir viens no faktoriem, kāpēc tieši šīs komandas spēlē finālā. Noteikti. Sodu metieni viens no, varētu teikt, atslēgas punktiem basketbolā. Līdz viņiem gan, protams, ir jānonāk, bet ja viņi spēj realizēt ar ļoti augstu procentu, kā tam vajadzētu būt, tā ir neatsverama
neatcerams pluss. Šeit Valmieras komanda pasteidzās. Ķeizermežam izdevās apturēt, bet pašiem uzreiz uzbrukums beidzās neveiksmīgi. Valmiera atkal var turpināt spēlēt savu lēno pozicionālo spēli. Un vēl 2 punkti Rainers Firmanovskis caurgājiena kreiso roku. Pirms tam Aivars Dāmas pēc savas kļūdas gribēja taktiski apturēt Valmieras ātro uzbrukumu, bet pa ceļam atcerējās, ka viņam jau 4 sodi ir. Un pēdējā brīdī izvairījās no šī pārkāpuma. Komandai ir 4, viņam ir 3. Un varbūt kaut kur zemapziņā tomēr izdomāja, ka pēdējā brīdī pārdomāja. Bet tik un tā lēmums bija samērā pareizs. Es domāju, sam vajadzēja nospēlēt aizsardzībā. Ar Dāmas turpina mēs no groza apakšas neveiksmīgi. Un laiks ir nepielūdzams, palikusi 1 minūte vai 3. ceturdaļā. Ķeizermeža komanda izdara aizsardzībā labu darbu. Pārķer bumbu, izcīna atklācošās bumbas pēc Valmieras neprecīziem metieniem. Tādējādi izveidojot ātrās pārējas, bet pieviļ viņu realizāciju. Un šeit varbūt pavērsiens. Skatāmies. Jā, Miškam šeit tiesneši fiksē noteikumu pārkāpumu 4. piezīme. 4. piezīme komandas. Šķiet gan, ka nav tā piezīme Miškam. Nebija. Meitenes pie sekretariāta rāda, ka kāds ir saņēmis 3. piezīmi. Tehniskā protokolā gan rāda, ka Miškam ir 4. Šobrīd ir. Šķiet, ka tieši tā piezīme ir bijusi Miškam. Meitenes pie galdiņa nedaudz ir saputrojušās. Tā kā Andrijs Miška šobrīd ir saņēmis savu 4. piezīmi. Teikt, ka tas tāds neliels trauksmes zvans. Tas varētu būt pat diezgan liels trauksmes zvans. Bet skatīsimies, Roberts Zēle nekādi nereaģē. Šķiet, viņš tikai tagad ir sapratis, ka viņam ir 4. piezīme. Skatīsimies, kā notikumi pavērsīsies tālāk. Es domāju, ka liels trauksmes zvans būs tad, kad Miška saņems 5. piezīmi pagaidām. Kamēr viņš var atrasties laukumā, es domāju, ka viss ir kārtībā. Kamēr atrasties laukumā, šeit pirmais metiens no spēles garām. Šķiet, ka tā arī ir, jā. Šķiet, ka tā arī ir. Kad ir nospēlēts gandrīz 30 minūtes, viņš aizmet savu pirmo metienu no spēles garām. Pie 31 gūtā punkta jāpiezīmē. Zomerfelds neliela cerības stariņa iededz Ķeizermeža komandai 67-47. Pauzītē. Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot Vēd komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai... Atgriežamies Ogres basketbola skolas hallē, kur Latvijas jaunas basketbola līgas sportā no 15 grupā izšķirošā ceturdaļa fināla spēlēs starp Ķeizermežu un Valmieras komandām. Pirms vēl nav sākusies, Ķeizermeža komanda nav devusies laukumā. Painformēšu, kā tad fināla turnīrā ir gājuši citām komandām. 8. vietu izcīnījis Mājnieku Ogres komanda, 7. finišē Jelgavnieki, 6. vietā Ventspils komanda, 5. Cēsinieki, 4. vietu ieguva basketbola skola Rīga un bronzas medaļām tika cita basketbola skolas Rīgas komanda Daugavas Sporta nams. Bet mēs atgriežamies šeit pie spēles, kur Ķeizermeža komanda uzsāks no centra un mēģinās darīt kaut ko lietas labā, lai sadaldētu šos 20 punktus un atgriezt spēlē lielāku intrigu. Mēs zinām, ka treneris Zēle ir nolēmis arī 4. ceturtdaļas sākumā laukumā sūtīt Andriju Mīšku, neskatoties uz to, ka viņam ir
4 piezīmes. Uzreiz skatāmies, ko Ķeizermešs izspēlēs. Pirmajā uzbrukumā spēlē pick and roll sadarbību, caurgājiens, atmešana neizšķirās par metienu. Un šeit kārtējais neveiksmīgais metiens, Lomerfelds tālās distances. Un tas, kas bija ļoti svarīgs Rīgas komandai, precīzi tālmetiens pēc ilgstošu uzbrukumu. Redzam, ka Ķeizermeša komanda arī šī spēlē 4. ceturtdaļu ir sākusi ļoti apņēmīgi. Kas varētu? Jā, nosteigāts. Valmieras komanda nosteigāt. Jā, tiesneši pilnīgi pamatot. Ļoti precīzi fiksē šo tehnisko brāķi. Un Ķeizermeša komandai vēl viena iespēja uzbrukumam. Atceroties vakardienas cīņu, kur Ķeizermeša tieši 4. ceturtdaļā salauza maču. Šobrīd izskatās, vismaz pēc pirmās minūtes, izskatās, ka mums varētu sagaidīt šāds liktenis šodien. Juris Pētersons agresīvi devās uz grozu. Un šeit pret viņu tika pārkāpta noteikumi. 2 soda metieni un izdodos vēl varbūt atspēlēt 2 punktus. Redzam, ka arī Valmieras komanda veidojot savus uzbrukumus pēdējās reizēs krietni vecāk iesaist Andriju Mišku. Tas noteikti ir arī Ķeizermeša komandas nopelns, kur ir atkodus, kā viņu maksimāli apgrūtināt viņam bumbas saņemšanu. Nevis cīnīties ar viņu tad, kad jau viņš ir saņēmis, bet maksimāli apgrūtināt pirms viņš ir saņēmis bumbu. Tādējādi cīnīties nevis ar sekām, bet gan ar cēloni. 5 punktu minūtes laikā tāda Ķeizermeša ir iestākuši 4. ceturtdaļu. Beidzot arī valmierieši tiek līdz uzbrukumam pa grozu, tas ir neprecīzs un ātrais pretrieciens Zomerfelds. Ļoti slikti nospēlē. 3-2 uzbrukumā viņš vienkārši pazaudēja bumbu, neizšķiroties nevienam, atdot piespēli un uzreiz Valmieri ar to slodu. Reinis Rikvēls nospēlēja krietni veiksmīgāk uzbrukumā nekā Ķeizermeša un izbraucās ar 2 pretspēlētājiem, gūdams 2 punktus. Ķeizermešs šeit varēja dabūt lūzumu, samazināt vēl šo 15 punktu pārsvaru. Tā rezultātā viņi zaudēja vēl 2 punktus un arī šis Dambja caurgājiens labo pusi ir neprecīzs. Dambim šodien pagalam neveicās ar metieniem, īpaši no groza apakšas. Daudz situācijas ir bijušas, kad viņš apspēlē savu pretspēlētāju, nonāk līdz groza apakšai, bet neizdara pašu svarīgāko un neiemet bumbu grozā. Metienos no spēles viņam šodien ir 7-15. Šeit vēl viena problēma Valmieras komandai. Arī Rainers Hermanovskis, otrs rezultatīvais spēlētājs, ir dabūjis 4 piezīmes. 8 minūtes jāspēlē, un abiem Valmieras līderiem ir smaga piezīme nasta. Redzēsim, kā tas atsauksies uz viņu darbību aizsardzībā. Vai Ķeizermeša spēlētāji mēģinās sameklēt tieši šos problemātiskos, ja tā varam teikt, spēlētājus un izprovocēt viņus uz piezīmēm. Šeit caurgājiens Kristoferam Jankovskim, vēl 2 punkti Ķeizermešam, un Valmieras komanda, protams, mēģinās spēlēt pēc iespējas ilgāk. Viņu interesēs nav ātri uzbrukumi pa katru cenu. Viņi ļoti labi novērtē tās situācijas, kad ir iespējams izveidot ātru uzbrukumu, viņi to dara. Pārējās situācijās izvēlās spēlēt pozicionālu uzbrukumu, tādējādi liekot Ķeizermeša komandai maksimāli ilgi strādāt aizsardzībā. Šeit divdomīga situācija. Ķeizermeša komanda realizē tālmetienu, bet acīm redzam uzkāp uz slānlīnijas pie bumbas saņemšanas. Šeit tiesneša kļūda, kas 3 punktu par labu maksā Ķeizermeša komandai. Šeit redzam Ķeizermeša nepiekāpīgi. Pēc tam, kad jau tika nosilta svilpe laukuma augšā perimetrā, Valmieras spēlētājs turpināja kustību uz grozu, un Ķeizermeša spēlētāji nekādā gadījumā negribēja pieļaut, ka viņš izdara metienu pa viņu grozu, kur vēl ieraida bumbu grozā. Beidzot arī pie bumbas tiek Miška, kas nebija sen noticis. Netiek gan, tātad neveiksmīgi pie bumbas saņemšanas, un bumba ir autā. Redzam Ķeizermeša komanda kurina tempu. Valmierieši spēs izturēt 7 minūtes palikuši, ko spēlē 12 punktu pārsvars. Redzam, šīs te runas par to, ka pagalam neveiksmīgi nospēlē Ķeizermeša komanda. Emsiņš pagalam neprecīzi piespēlē Dambim.
izdodas pietuvoties vēl nedaudz rezultātu starpībā. Es Eizermeša komandai tāda taktiskā spēle nav tas lielākais trumps. Viņi ir ar ātrām pārējām. Tas ir tas, kur viņi gūst šos vieglos punktus, un tas viņi, teiksim, tā maizīt, kur viņi tiek pie šī punktu. Un šeit mēģina iet pa 2, veiksmīgi izmetā aizsargs un Hermanovskis ar otru metienu tiek līdz groza apakšai un ir precīzs, gūstot ļoti svarīgs 2 punktus. Jā, noteikti, ja viens no Ķeizermeša līderiem Dambis būtu krietni veiksmīgāks ātrajos uzbrukumos no groza apakšu, es domāju, ka rezultāts būtu krietni līdzīgāks. Mums sagaidīt krietni līdzīgāku cīņu. Kaut gan par cīņas trūkumu laukumā šobrīd galīgi nevaram sūdzēties. Un Valmieras komanda ātrajā pārējā realizē to, ko neizdara Ķeizermeša, iemet 2 vieglus punktus. Un minūtes pārtraukums. Pauzīt mums. Auto ikdienai ar turbo spēku. Škoda Octavia RS ar 220 zirgspēkiem. Škoda. Simply clever. Tieši 6 minūtes palikušas līdz 4. ceturtdaļas beigām. U15 Sportland VF Latvijas Jaunas basketbola līgas fināla spēlē. Un vai Valmieras komanda noturēja 16 punktu pārsvaru pār Ķeizermešu? Noteikti viens no svarīgākajiem punktiem, lai Valmiera izcīnītu uzvaru, ir tas, lai Miška un Hermanovskis spēs izvairīties no 5. piezīmēm, kas noteikti varētu iedot zinām lūzumu šam mačam. Ķeizermešs turpina agresīvi spēlēt, viņiem arī tikai viena komandas piezīme uz doto brīdi, un viņi to var atļauties. Lūk, arī uzreiz tiek nopelnīta 2. piezīme. Rūmiņš saņem 4. piezīmi. Tas varbūt nav tas spēlētājs, kurš dominējošais, kas būtu liela problēma Ķeizermešam. Noteikti nevaram vilkt paralēli starp viņu un Mišku vai Hermanovsku. Bet tik un tā viņš nospēlē šeit labi aizsardzībā, piespiež kļūdīties, izkāpt autā, un minūtes laikā rezultāts joprojām palicis nemainīgs. Ķeizermeša komanda ļoti nepiekāpīga. 5 minūtes 17 sekundes ir palikušas 4. ceturtdaļā, plus 14 Valmierai, un Ķeizermeša komanda neko negrasās atdot. Rīkvēlim piezīme pret Dāmi, un komandai tā jau ir 3. Arī Rīkvēlim tā ir 4. piezīme. Tā kā vēl viens, jāsaka tā, no 6 spēlētājiem, pamatspēlētājiem saņem 4. piezīmi. Domāju, Roberts Zēle gaida spēles beigu signālu, laiks valkās ļoti lēni. Un domāju, arī Valmieras komandai šķiet, ka laiks ir divreiz lēnāk nekā ierasts. Ja Robertam Zēlēm šis laiks ir pārlieku lēni, tad noteikti trenerim Jānim Butānam viņš skrien ļoti ātri. Vējas pārniem, bet Ķeizermešas komandas spēlētājs Kristofers Jankovskis nopelna piezīmi šeit agresīvi mēģinot nospēlēt. Un Valmieras komandai neliela pauzīt atelpai. Mazāk par 5 minūtēm atlicis, ko spēlēt. Un joprojām spēles gaida pa labu Vidzemes komandai. Redzam, ka Ķeizermeša komanda jau pretinieku laukuma pusē mēģina apgrūtināt bumbas pārvadīšanu. Tas arī diezgan veiksmīgi izdodās. 7 sekundēs valmierieši pārgāja pāri laukumam.
lauku. Tātad tādējādi uzbrukumā viņam atliek 17 sekundes. Nu jau 5 palikuši. Sarežģīts metiens, kur vēl Bērziņš. Ļoti svarīgā brīdī, kad neviens no komandas neizdevās tikt līdz uzbrukuma noslēgumam, bet Zomerfelds uzreiz atbild 3 punktiem un 13 punktu pārsvars. 4 minūtes 15 atlicis spēlēt. Bērziņš šoreiz iet uz gultas apakšu un viņam izsit bumbu Valmierai. Zomerfelds jau ir gūs 23 punktus šī cīņā. Nav gluži tikpat efektīvs kā Andrijs Miška, bet noteikti ir neatsverams savas komandas balsts. Valmieras komanda izmēģina laimi no tālmetiena līnijas. Kermanovs šoreiz ir neprecīzs. Miška pēdējos uzbrukumos ir nemanāms, vai bumbas netiek, viņa agresīvs sēdz noteikti nogurums. Un viņš šī ceturdaļā nav gūst nevienu punktu. Nu redzam, ka viņam sejā ir diezgan liels nogurums. Kājas pārvietojoties aizsardzībā jau sāk nedaudz pīties. Netiek vairs iztur viņš līdzi. Protams, arī atliek krietni mazāk spēka uzbrukuma darbībā. 3 minūtes 42 sekundes. Mēs te redzam, ka Robertam Zēlēm joprojām nav izmantots neviens minūtes pārtraukums. Varbūt vienu vajadzētu paņemt, jo tad viens tāpatās izdzēsīsies, ja laiks paiet zem 2 minūtēm. Man būtu laiks atpūšās. Komandas līderi. Es domāju, ka noteikti pušiem būtu vajadzīgi neliela atāpa, lai izturētu vienu no pēdējiem Keizermeža tādiem spurtiem. Kā teikt, mājās jau minūtes pārtraukumu neaizvedīs. Tieši tā. Noteikti būtu krietni liederīgāk viņus paņemt šobrīd. Un atkal šeit ir uz 3 punktu metiena līnijas Krūmiņš, un atkal viņš bija ļoti tuvu izkāpšanai uz augšu. Tiesnesis šoreiz varbūt pažālot Keizermeža komandu, bet arī šeit izskatījās Zomerfelds. Ka bija jauts, jā. Izkāpa autā un 2 punkti. Treneris bija, tiesnesis bija pavisam blakus un droši vien, ka neskatījās uz kājām, bet vairāk uz augšā uz bumbu, ko darīs spēlētāju rokas, ko ķermeņi. Un arī no mūsu pozīcijām ļoti labi redzams šeit no balkona, redzams laukums. Un Valmieras komandai vēl viena kļūda, 3 minūtes un pārsvars turpina dilt. Redzam, ka tas ir tas, par ko jau runājām iepriekš. Kad Keizermeža komandas 4. ceturtdaļa vakar bija ļoti atzīstami nospēlējis un arī šodien. Te arī atmaksājās šīs biežās maiņas, un Keizermeža spēlētāji ir krietni vairāk spēka un viņi ir spējīgi spēlēt daudz agresīvāk. Šeit patīkami redzēt, Valmieras rezerves soļš ļoti dzīvo līdzi un pārdzīvo par komandu atbalstu, mēģina dot enerģiju tiem spēlētājiem, kas ir laukumā. Zomerfelds uzņemas līderu lomu un vēl 2 punkti, 9 punktu pārsvars, 2 minūtes 40. Šāds atbalsts no malas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Tas daudz dod papildus psiholoģisko pacilājumu, ka tu zini, ka visa tava komanda ir tev aiz muguras un jūs visi esat kā viens vesels. 8 sekundes uzbrukumā Miška saspēle un nodevīgi bumba izlaic no groza. Tomēr tiekrīt pārēlājuma Valmieras komanda Miškam rokās un notiek pārkāpums. Redzēsim šī brīdī, kad viņš nospēlēs 37 minūtes, vai izdosies realizēt 2 sodu metienus. Bet pa to laiku Aivars Dānis, viens no Keizermeža aktīvākiem spēlētājiem, ir šo spēli noslēdzis ar piezīmi normu. Viņam šī mačā 14 punkti, 6 atlēcošās bumbas un 3 piespēles. Un savai komandai viņš vairāk nevarēs palīdzēt cīņā par zelta medaļām. Miška ir precīzi. Pēc ilgāka pārtraukuma izkustina 32 gūto punktu no savas punktu gūšanas ailītes. Un arī otrs ir precīzs. 2 minūtes 20 sekundes jāspēlē šī ceturtdaļā. Plus 11 Valmieras komandai. Tūlīt tās paliks pēdējās 2 minūtes. Skaidrs, ka Valmieras komandai 1 minūtes pārtraukums tomēr dzēsīsies. Ja vien tagad nepaņems to Roberta Zēle, tad noteikuma pārkāpums Bērziņam. Redzam, ka Bērziņam tā ir tikai otrā piezīme.
tas nav bīstami. Piezīme visnotaļ pārliecinoši, viņš gan saķēra galvu, it kā nemaz nebūtu bijis tur tūmā, bet tiesneši ļoti precīzi fiksē pārkāpumu. Keizermeža komandai iespēja samazināt rezultātu starpību. Aimsiņš ir precīzs no pirmajā sodu metienā arī otrajā, un atkal viencipārs skaidrs pārsvarā 9 punktu. Šeit redzam Valmieras komandu. Nemēģina, visi spēlētāji negrib neviens saņem bumbu. Un redzam pie kādas nolika, Mišks savā pusē saņem bumbu, un kam nebija jānotiek, un viņš kļūdās. Valmieras komanda laukuma centrā pārāk pieblīvēja, nebija iespējas aiziet garām ar driblu. Un šādi piespēle noved pie kļūdas. Aimsiņš tālmetiens 6 punktu, minūte 40. Redzam, ka šī mačā nekas vēl nav beidzies. Varētu teikt, ka lielam viss tikai sācies. Tikai viss sāksies. Un šeit teicam nospēlē aizsardzībā Krūmi, Tēziņš pārtver bumbu. Un šī ļoti svarīgajā brīdī dod atkal Valmierai lielu pacēlumu. Arī Krūmiņam šī spēle ir beigusies. Viens no spēlētājiem, kurš sekmēja šo 4. ceturtdaļas Keizermeža izrāvienu. Viņam jādodās malā, redzam, ka viņš pats ļoti par to pārdzīvo. Nav apmierināts ar šādu notikumu pavērsienu. Ojaram Bērziņam ļoti svarīgs brīdis. 6 punktu pārsvars, minūte 27. Un Bērziņš nav precīzs pirmajā metienā. Varbūt jau pamazām nervi sāk pievilkt. Protams, tas ir lielais nogurums, spēlējot tik garas minūtes šodien. Šī ir jau 3. diena fināla turnīram. Un Jānis Butāns izmanto pēdējo minūtes pārtraukumu, bet mums vēl reklāma. Mani sauc Jānis Strelnieks, un es spēlēju Latvijas izlasē. Ilgi un smagi treniņi ir mana ikdiena. Tomēr katrs treniņš man pietuvina izvirzītajiem mērķiem. Izjūtu manu ritmu. Izteiksmīgs dizains. Izteikta ietilpība. Škoda Rapid Spaceback. Tu tiksi pamanīts. Škoda. Simply clever. Un arī šī spēlē Keizermeža komanda Saurdā izdarījusi lielu darbu, uzvarot to pagaidām 24-11. Tomēr spēles vidusdaļa ir tas, kāpēc pusotru minūti pirms beigām komanda ir iedzinējusi ar -7. Zomerfelds atkal mēģina uzņemties uz sevi. Šodien gan neizdodas, bet Keizermeža komanda kopīgiem spēkiem izcīna uzbrukumu bumbu. Minūte 10, ko spēlē, 7 sekundes uzbrukumā caurgājiens, izspēle, tālmetiens, neprecīzi. Un Valmiera izcīna atlēcošo bumbu. Tagad nevajadzētu steigties bez liekām avantūrām. Mierīgi pāriet pāri un dedzināt laiku uz tablo. Keizermežam ļoti svarīgs bija šis uzbrukums, ko viņi nerealizēja. Un tagad noteikuma pārkāpums, kurš jau var būt arī Valmierai uzvaras vērtē. 2 sodu metieni, ja tie būs precīzi, es domāju, 50 sekundēs atspēlēt 9 punktus būtu ļoti sarežģīti. Tur ir nepieciešami 3 punktu metieni, bet pirmais sodu metiens ir neprecīzs. Sodu metiens neprecīzs, bet jāatzīmē, ka Jānim Butānam vairs nav minūtes pārtraukuma, kas ir šādā spēlē ļoti svarīgi. Arī šī vecumā ļoti svarīgi. Šobrīd ir nepieciešami 3 precīzi raidījumi. Vai nu izlīdzināt, vai izvirzītās vadībā. 47 sekundes Zomerfelds mēģina un kļūdās. Tas arī ir viss šī mačā. Varam jau pamazām apsveikt Valmieras komandu ar izcīnītu uzvaru instinktīvi 15 grupā. Instinktīvi Keizermežs šo mēģina kaut ko darīt, glābt spēli, bet tas ir nekāds rezultāts nedod. Un šis nolis, kas ir iesit beidzamo nagu, ja tā varētu teikt. Jā, un beidzamo nagu Keizermežs cerību Zārkā
Un vēl viens neveiksmīgs uzbrukums, un nu jau gan varam apsveikt Valmieras komandu ar uzvaru. Ķēzermeņš gan neļauj spēlēji pabeigties, ļauj Valmieras puikām papriecāties. Roberts Zeile jau apsveic savus rezervistus, kur godam ir nocīnījušies uz rezervistu soliņa. Dažs izskatās vairāk nosvīts nekā spēlētāja laukumā. Visu cieņu. Tieši tādēļ ir jābūt ir īstai komandai un īstiem čempioniem. Ojārs Bērziņš vēl ir precīzi no soda metiena līnijas un nav atkal rezultāta starpība kļūst ar divciparu skaitu rakstām. Arī otrais metiens ir precīzs un šobrīd ir atlikuši 6 sekundes. Un vēl pēdējā piezīme. Andrijs Mīšks šeit tomēr nepabeigs spēli laukumā. Par 4,7 sekundes uz beigām viņš saņem 5. piezīmi. Tā arī notiek. Andrijs Mīšks pabeidz šo spēli priekšlaicīgi. Un uz soliņa tiek sagaidīts kā varonis. Jā, saņem apsveikums no komandas biedriem. 33 punkti, 18 atlicošās bumbas. Fināla spēlē. Ļoti ievērības cienīgs sniegums. Un es domāju, ja mums jāpiešķir kāda MVP balva, šaubu par to, kurš ir tās ieguvējis, nevienā brīdī nevarētu būt. Un ar to arī spēle ir noslēgusies. Valmieras komanda izcīna Sportlāru U15 čempionu titulu godam. Un jau malā tiek saņemta čempionu krekliņa. Un vēl pēc mirkļa arī tiks viņam kaklā kārtas zelta medaļas. Apsveicam Valmieras komandu. Izcils darbs, apsveicam Valmieras treneru Robertu Zeilu ar labu padarītu darbu gan šī sezonā, gan arī play-offā. Jā, Valmiera pirms 2 gadiem šī vecuma grupā finišēja 7. vietā, pērn jau bija 3. un šogad zelta medaļas. Nu, redzēsim, kur viņi varēs tikt nākamgad. Varēs tikt nākamgad. Bet jaunatnes, Latvijas jaunatnes basketbola līgas fināla spēles turpināsies arī nākamās nedēļas nogalēs. Un sekojiet līdz arī tam, bet mēs šeit savu translāciju no Ogres sporta skolas beidzām. Par spēli jums stāstīja Mārtiņš Dombrovskis un Gunārs Gailīts. Tiekamies basketbolā. Vislabāk! Esiet sveicināti tie, kas tikko pieslēgušies šīs dienas basketbolu. Pēc komandai 7. precīzais tālmetiens un svarīgā brīdī trāpa tālmetiens. Tiešām gribētu uzdot veidu komandai šodien obligāti uzvarēt. Pozitīvas emocijas arēnā Rīga, visi skatītāji bija kājās. Tas ir tas, kas vajadzīgs. Pozitīvas emocijas, ekstra lādiņš, lai